Turpmāk katru trešdienu, bez 15 minūtēm 4. Ministru prezidents Radio 101 studijā, šodien arī Kārlis Dagīlis. Valdis Dombrovskis ir klāt, sveicināti. Labdien! Un runāsim, protams, par valstī svarīgām lietām. Gāze ir laikam tā lieta, kas varētu satraukt lielāko daļu iedzīvotājus, jo par siltumu maksāsim mēs visi. Saeima šodien nolēma, ka akcijas nodokli atcels, bet sarunas ar Gazprom ir kaut kādu laiku jau sākušās, turpinās, un pirms kādu laiku Adrians Dāvs paziņoja, ka mēs cenas varētu samazināt Gazprom, bet Krievijas vēstnieks Lietuvā paziņoja, ka nē. Jums ir zināms šobrīd, cik tālu ir tās sarunas nonākušas? Jā, tātad pirmkārt Saeima šodien tiešām atbalstīja Finanšu ministrijas priekšlikumu attiecībā uz akcijas nodokļa dabasgāzei ieviešanas atlikšanu līdz nākošā gada 1. jūlijam. Tātad šajā apkuras sezonā tas ieviests netiks, un bija svarīgi, ka tiek atbalstīts šis Finanšu ministrijas saskaņotais priekšlikums, nevis dažādi veidi nesaskaņot priekšlikumi, jo pretējā gadījumā tas apgrūtinātu mums sarunas par papildus finansējumu piešķiršanu sociālās drošības tīklam, mājokļu pabalstu izmaksai, tādējādi faktiski visvairāk apdraudot tieši maznodrošinātos. Pašreizo situāciju ir izdevies novērst, tātad ir atbalstīts šis Finanšu ministrijas saskaņotais priekšlikums. Būtiskākais bija risināt šo jautājumu, neapdraudēt sociālās drošības tīklas papildus piešķīrumu, par ko valdība vakar arī lēma, mājokļu pabalsta līdzfinansēšanas nodrošināšanai, jo no valsts budžeta tiek līdzfinansēta 80% no mājokļu pabalsta izdevumiem, ko maksā pašvaldības. Attiecībā uz gāzes cenām tā neapšaubām problēma, es domāju, jo akcijas nodoklis tur bija tikai ļoti neliela daļa, 1,6 centīmu uz kubikmetru, un lielākais pieaugums praktiski bija no Gazprom cenu paaugstinājuma, kā rezultātā gāzes tarifi atgrieztos praktiski 2008. gada līmenī. Tieši tā, un tieši tāpēc tagad gan ekonomikas ministrija, gan Latvijas gāze veda sarunas ar Gazprom par šo cenu iespējamo samazinājumu, un pēc manā rīcībā esošās informācijas principā šīs sarunas turpinās, un es ceru, ka tur būs arī pozitīva virzība. Latvijā būtu svarīgi izvērtēt un precizēt, kādā veidā veidojās gāzes tarifi, kādi ir starpnieki šiem tarifiem, un tiešām virzīties uz lielāku caurspīdību par to, kādā veidā veidojās Latvijas gāzes tarifi, kādi starpnieki tiek izmantot, kāpēc tiek izmantot starpnieki un tā tālāk. Bet ja gāzes cenu izdosies samazināt tajās sarunās, kad mēs varētu kaut kādu efektu no tā just? Cīkāks detaļas par to, kā vadās sarunas un kurā brīdī varētu būt runāt par šo tarifu pārskatīšanu pašreiz nav. Lielā mērā to noteiks Latvijas gāzes cik veiksmīgi Latvijas gāzes šīs sarunas vedīs. 1. septembrī, jā?